Kā sākās onkoloģija? Nu, tur liels paldies jāsaka doktoram Jurim Tāram, kurš bija tajā laikā galvas kakla ķirurģijas nodaļas vadītājs onkoloģijas centrā, un viņš man uzaicināja uz sadarbību, jo man jau ilgu laiku bija sapnis. Man likās, ka tā ir tāda mikroķirurģijas virsotne, galvas kakla rekonstruktīvā ķirurģija, ka tas ir tas kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti gribētu darīt, un ka tas ir kaut kas tāds, nu, foršs un kā jaunieši saka, kruta lieta. Un, jā, paldies viņam tiešām, jo viņš tiešām uzaicināja, un, protams, sākums bija komisks, tur veselu stāstu var stāstīt, kā mēs sākām, bet principā tas sākums arī bija ļoti grūts, protams, jo mēs sākām bez mikroskopa. Pirmās 2-3 operācijas mēs uztaisījām bez mikroskopa ar speciālām brillēm, mikroskopu palielinājums līdz 25 reizēm, tad tur bija palielinājums tikai 3 reizes. Tas ar šī brīža prāts, domāju, bija diezgan duls un traks kaut ko tādu darīt bez mikroskopa, bet tā deksme bija tik liela, ka man likās, kad laižam. Un, protams, no sākuma bija baigā pretestība no kolēģiem. Onkoloģijas centrā tas operācijas bija garas. 7-8 stundas, tur 9-10, man liekas, garākā bija 12 stundas, ja nemaldos. Es atceros, kā mēs ar Rolandu Kastovsku to mikroskopu vedām no Gaizeru uz onkoloģijas centru, gan pa ceļam apgāzām, sadausījām. Un, protams, ka tas sākums bija grūts.